Skatītāji, raidījums Tautas balss kopā ar jums, un mēs gana daudz esam saņēmuši atkal zīmējumus, un gribam atgādināt, ka Tirdzniecības centrs Mols jau ir vēris vaļā jauno mākslinieku galeriju, kurā ir pārskatāmi un, pārskatāmi un arī un apskatāmi, jā, visi darbi. Jūsu iesūtītie darbiņi, un var teikt, ka tiešām Tirdzniecības centrā Mols šobrīd var skatīt lielāko bērnu zīmējumu izstādi Latvijā. Rekur vienas no viņiem, piemēram, Gunta Riekstiņa ir atsūtījis no Valmieras pamatskolas šādu te skaistu darbiņu, redz kāds mākslas darbs, ar tur blakus visādiem elementiem. Jā, un arī Maris Lūk ir radījis šādu mākslas darbu. Tas viss ir radīts īpašā tehnikā. Tās ir salvetes, kas tur ir tā interesanti salocīts, un tāds Lūk mošķīts ir tāpis Marisam. Bet rekur vēl viens tāds mošķīts, kuram nav vārdiņu. Mums te nav, mums ir kaut kur pasūdis, bet rekurs pociņš mums ir. Rekurs pociņš ir, redz, cik vienkārši un cik jauks. Jā, protams, šos darbiņus jūs varēsiet apskatīt arī 30. oktobrī, kad Tirdzniecības centrā Mols būs Helovīnu priekšvakarā rīkotā grandiozā iepirkšanās nakts. Un tad būs ļoti daudz arī dažādas atrakcijas. Starp citu būs arī tāds Helovīna tirziņš, kurā ik viens varēs iegādāties īpaši ļauno garu aizbaidīšanas maskas un par prieku, ja? Nu, rūpēsies Elēna Tēšava Latvijas zelta talanti 2009 dažādi dalībnieki, ja? Jā, un vēl arī, protams, galveno balvu izlozēs tieši šajā vakarā, 30. oktobrī, kad noskaidrosim, kurš tad būs tas laimīgais, kurš vinēs 1000 latu dāvanu karti, Galaktiko zelta vērto dāvanu karti. Tātad visi mēs tiksimies 30. oktobrī Tirdzniecības centrā Mols, un starp citu mēs to visu vēl parādīsim arī, ja? Raidījumā Tautas balss, tātad tiešraidē. Jā, bet mūsu nākamais stāsts ir par 3 gadus veco Imantu, kurš iespējams arī varētu kādreiz kļūt par mākslinieku un piedalīties kādā no mūsu zīmējumu konkursiem. Jā, puisānām savos 3 gados